tad ir, pieņemsim, sievietēm, kuras vēlas, pieņemsim, veikt šos te audu noslīdējumu, pieņemsim, uztaisīt sejas plastiku. Tādīs vietiņās gar paliek tāda L veida, pieņemsim, rēta, un sieviete arī kautrējas no tā, kad viņa ir veikusi, pieņemsim, ļoti spēcīgu soli uz priekšu, uztaisījis sejas plastiku, bet viņa vēlas tās rētiņas paslēpt. Un tad līdz ar to arī mēs ar šo te medicīnisko mikropigmentāciju neutralizējam šīs te rētas redzamo esamību, tāpēc, kad rēta tādā vietā viņa neiesauļojās. Medicīniskā mikropigmentācija kalpo arī pēc blefaroplastikas, ko es tagad varu piebilst, jo mēs arī šī ir ļoti populāra procedūra, kad mēs, pieņemsim, šos te plakstiņus samazinām, ja mums traucē, pieņemsim, ikdienā lasīšanai vai, pieņemsim, darba gaitās, tad ārsts mūs nosūta pie speciālista. Tad dažkārt ir arī alopēcijas gadījumi, pieņemsim, tad, kad stresa ietekmē mums arī neaug skropstas, uzacis, un tad mēs vienkārši ar šo te mikropigmentācijas palīdzību imitējam ēnojumu vai šo te, pieņemsim, matiņu iztrūkumu, lai varētu tā kā ikdienā justies pārliecinātāki. Un vēl ļoti liels iemesls, pieņemsim, ko palīdz atrisināt mikropigmentāciju lūpām, ir šīs te herpju esamība sievietēm. Ļoti bieži sievietes saskarās ar herpju rētām. Viņas bieži slimo ar šo te vīrusu infekciju, un tas var būt tieši atkarībā no, pieņemsim, no šīs te organisma sajūtas vai, pieņemsim, imunitātes. Un tad sievietēm, ja mēs veicam dabīgu mikropigmentāciju, tad viņas atgūst lūpām gan formu, gan toni, un viņas, pieņemsim, nejūtas diskomfortā ar to, kad tās rētas ir redzamas ikdienā. Tas ir mans arī mērķis strādāt maksimāli dabīgi ar šīm te procedūrām, jo pārāk liels pigmenta piesātinājums ādā, viņš tomēr ir traucējošs. Tāpat kā sieviete, ja, pieņemsim, nepievērš uzmanību lūpu krāsai, uzkrāsojot viņu, viņa noēdās. Un tieši tāpat ar laika gaitā pigments ādā dilst, ja viņš ir nekorekti ievadīts iekšā vai par daudz piesātināts. Tad līdz ar to ādai vajag mazāk pigmenta, kvalitatīvāku darbu, lai izskatītos pirmkārt gan dabīgi, gan arī ilgtermiņā varētu risināt, pieņemsim, šīs te atjaunojošās procedūras, kas ir pēc gada, pēc 2, pēc 3.